Sveiks, Lauvas augustā! Mūsu laiks klāt un skatāmies, ko taro kārtas stāsta par augusta mēnesi. Lauva šajā mēnesī grasās būt diezgan mierīgas, acīm redzot sagaida savu dzimšanas dienu un pārdomā, izvērtē, apskata, kas būtu nesams līdz uz jauno gadu, kas sāksies tūliņ, un ko nebūtu vērts. Katrā ziņā šī kārta saka, esiet lēnīgi, esiet mierīgi, esiet apcerīgi, esiet vairāk tā kā domās par to, ko jums vajag, kādas ir jūsu vērtības, kādas ir jūsu vajadzības, un netik daudz spēlējiet uz ārpasauli, kā veidojiet savu iekšējo kaut kādu stabilitātes punktu, savu miera centru, savu vajadzību apzināšanos, un tas būs tāds ļoti labs iesākums atkal jaunam dinamiskam gadam, kas, protams, lauvas zīmē esošajiem cilvēkiem parasti ir diezgan atraktīvs, kustīgs, darbīgs un tāds dedzīgs, kā jau ugunszīmē. Skatāmies, kā darbā, vai darbs arī ļauj tik mierīgi visu darīt. Darbā ir dažas lietas, kas ir sakārtojamas, un, teiksim, uz tāda mierīga, sadzīviska fona darbs ļauj jums ļoti precīzi trāpīt lietās, kuras ir jāuzsāk, kuras ir jākoncentrē, kuras ir jāparaksta, kurā ir jāvirza koncentrēta enerģija. Ja? Tad tas ir ļoti veiksmīgi, ļoti ātri, neizplūstiet kaut kādos sīkumos, meklējumos, šaubās, neziņā, koncentrēti, esmu izlēmis daru. Kad daru, uzreiz daru, ķeros pie darba, jo jūs atceraties, ka jābūt mierīgam līdzsvarotam, tas nozīmē, ka darbs jāpaveic diezgan ātri, diezgan koncentrēti, priecīgi, dinamiski, un šis veids, kā mēs grasamies tagad to darīt augustā, ir pareizais, jo mēs neveltam visu savu laiku darbam un nesēžam un milzīgi daudz nedomājam. Ir kaut kāda radoša ideja, ir vajadzība pieslēgties, eju, daru, kustos, un viss veicās ļoti, ļoti ātri, ļoti labi. Un šeit ir tāda maza norāda uz to, ka jābūt tādam tehniski precīzam un likumīgi godīgam darbam. Tehniski precīzam, ja, tad varam pārbaudīt precizitāti, to cik akurāt, cik skaisti ir paveikts darbs. Ja. Tīri gribētos teikt tā. Privātā dzīve. Privātā dzīvē šajā mēnesī tā vien gribēsies vilkt ārā kādu varbūt vecu stereotipu, varbūt vecu apvainojumu, varbūt kaut kādu tādu sajūtu, ka nekas nemainās. Esam par to uzmanīgi, ja, jo tas ir atkal, protams, tikai mūsu pašu spogulis uz to, kas mums nepatīk, ar ko mēs neesam mierā. Un šajā retrospekcijas mēnesī, kur es gribētu sacīt, viņš ir tāds ar tendenci pārspīlēt prasības no partnera vai to, ko es sagaidu, un tu atkal to nedari. Un mēs jau bijām vienojušies, jā, mēs skatāmies, kas mums partnerībā der, kas neder. Protams, ka mēs varam partnerim norādīt uz to, kas patiešām man neder šajā kopdzīvē, bet neesam pārspīlējoši kritiski, nemeklējam visas tur blusas kā partnera kamatā un nepārspīlējam tumsas pusi, neliekam prioritātē par to, ka tomēr ir labi. Tad sadalām tās lietas, kas mums der un kas mums nedara šajā partnerībā, jo te ir tā kā vēlme pameklēt partnerā kabatā kaut ko nelegālu, nezināmu, nesaprotamu, paskatīties partnerā telefonā, tās ir tādas mazliet, tādi neatļaut līdzekļi. Es domāju, ka tas ir tikai, lai sāpinātu pats sevi. Tiem cilvēkiem, kas tikai pašlaik meklē attiecības, šī kārtas sola atgriešanos pie vecā modeļa, atgriešanos pie tā, ka es atkal izvēlos partneri tādu, no kādiem es jau esmu atteikusies, vai ar kuriem man neveidojās partnerība. Tā ir veco grābekļu kārtas, tas nozīmē, ka es taču zinu, bet es vienmēr iekrītu, piemēram, uz gara augumā glītiem vīriešiem. Es taču zinu, ka man parasti ir jāpaskatās arī par raksturīpašiem, nevien par izskatu. Tā kā šeit ļoti uzmanīgi, protams, attiecības var izveidoties, bet tās attiecības var izveidoties tādas, kā jūs esat nolēmuši, šādi es vairs nedarīšu, ja, un atkal. Ja, tā kā esam vienkārši uzmanīgi un izvērtējam
runājām iepriekš, uz grābekļiem nav jākāpj katru reizi. Un padoms, ko vēl izdarīt augustā? Kas vasaras noslēgumā būtu izdarāms? Jā, nu ko var labāk vēlēties? Mīliet kā nekad, un tā no sirds, un pilnīgi tā kā nesautīgi negaidot pretīm, un jūs pamanīsiet, cik ļoti pasaule rezonē jums apkārt. Un dodiet savu siltu un mīlestību, kas lauvām ir ļoti daudz, un tagad, kad mums pienāks dzimšanas dienas, sniedziet pasaulē bez prasīšanas pretīm, un jūs pamanīsiet, kā īstās durvis un īstās sirds atvērsies pilnīgi noteikti. Lai mums burvīgs augusts, nu un izmantojam to vislabākajā veidā. Uz tikšanos!